У меня несколько дней назад, когда мы были на выставке в Москве, Pirms dažām dienām izstādē Maskavā biznesa partneris jautāja, vai pēc tik daudziem gadiem man joprojām patīk ņemties ar zeķiem. Es tā padomāju un teicu, ka patīk. Zeķu nozarē esmu no 19 gadu vecuma, un laikam jau kaut kas no tā visa ir sanācis. Tāpēc varu teikt, ka drīzāk patīk, nekā nepatīk. Mēs nepārtraukti radām kaut ko jaunu. Tas ir interesanti. Un ja cilvēkiem vēl patīk, tas jau ir dubultā patīkami. Tāpēc, jā, patīk. Modes žurnālos un veikalu skatlogos tām īpaši liela vērība netiek pievērsta. Taču mājās teju katram tām ir paredzēta vesela atvilkne, un tās par sevi mums atgādina teju katru dienu. Nu, protams, tās ir zeķes. Šoreiz stāsts par vienu no vadošajiem zeķu ražotājiem Baltijā – Sijā Pingons, kas nākamgad svinēs 20 gadu jubileju. 75 darbinieki ar vairāk nekā 250 zeķu adīšanas iekārtu palīdzību ikdienas saražo vairākus tūkstošus zeķu pāru, kas pēc tam nonāk pie patērētājiem galvenokārt Baltijas valstīs, Krievijā un pēdējā laikā arvien biežāk arī Eiropā. Būtībā tāds aptuvenais apjoms, ko mēs patreiz redzam, ir 13–15 tūkstoši pāri vienā dienā. Un tā viena zeķīte, cik ātri noādās? Vienā stundā tiek noadītas atkarībā no veida, jā, bet būtībā kaut kādas 6 līdz 10 zeķēm. No 6 līdz 10 pāri. Stundā? Jā. Būtībā tas ir, es biju sagatavojies lielākam skaitam. Nē. Tas diezgan rūpīgs tas mašīnas darbs ir. Jā. Cik tas aparāts maksā? Tā vērtība, protams, atkarīga no adīšanas iekārtas veida, bet, piemēram, šis maksā 30 000 eiro. Un ja viņš stundā spēj saražot tikai 6 zeķu pārus, tad cik gadus viņam ir jāstrādā, lai atpelnītos? Daudz. Vismaz kādus 5 gadus būtībā viņiem ir amortizācijas laiks. Šīs adīšanas iekārtas var ražot vairāk nekā 1000 dažādu zeķu veidu. Ja citās, piemēram, Ķīnas rūpnīcās, viena šāda ierīce mēnešiem ražo vienu zeķu veidu, tad šeit iekārtas dažkārt tiek pārprogrammētas pat 2 reizes dienā. Es pareizi saskatīju, ka tur kaut kur pavīdēja vārds Silver? Jā. Uz paši zeķis, jā? Tur ir sudraba dieļi? Jā. Zeķu sastāvā, kur ir sudrabs, tās ir antibakteriālas, antimikrobas, ja? Būtībā ļoti noderīgas cilvēkiem ikdienā, kuri daudz ceļo, kuriem būtībā ir problēmas ar kāju ādu, ar svīšanu, kuriem sēnīte. Ja? Tāpēc sudrabs jau no seniem laikiem ir pierādīts kā antibakteriāls materiāls. 2005. gadā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalstu tika nomainītas 50 ražošanas iekārtas. Tas ļāva uzņēmumam paplašināt ražoto preču klāstu. Zeķes ikdienas nēsāšanai, sporta zeķes, zeķes ar ārstniecisku funkciju, no ekoloģiskajām izejvielām, arī neslīdošās bērniem. Te notiek papildus apstrāde ar silikona ABS pārklājumu, lai mūsu bērniem neslīd kājas, kad viņi skraida mājās vienkārši laminātu un parketgrīdām, jo tas ir garīgs iesādi un tāds ļoti nopietnīgs faktors, kur mums zeķu ražošanā bērniem. Būtībā tas ir kaut kas līdzīgs, kā tipogrāfijās ir piespiedu. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, jā, tikai tipogrāfijā izmanto krāsas, jā, bet šeit mēs izmantojam īpašu silikonu veidu.
Jā. Būtībā viņš tiek uzklāts, un pēc tam tālāk zeķis nonāk karstuma kamerā, kur ar karstumu tiek tas stabilizēts un fiksēts. Tas ir tas, ko mēs mākam darīt, un tas ir tas, ar ko mēs lepojamies. Ka tiešām mūsu sortiments ir tik plašs, ja, ka nav cilvēks, kurš atnāk pie mums un teiktu, ka man vajadzīgs zeķis, un ka mēs viņam nepiemeklētu attiecīgo veidu, un tas cilvēks aiziet prom ar galveno vārdu paldies. Ja. Tu gribētu ražot miljonus zeķus, piespiest podziņu, un lai visu gadu, cauru gadu tā mašīna strādā, un tu varētu dzīvot siltajā zemē. Nu, jā, varbūt tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, bet tiešām ir lielāks prieks, laikam, sadarboties ar daudziem klientiem un sarunas veidā nonāk līdz kaut kā tiešām interesanta jaunām tendencēm, jaunām vajadzībām. Ja? В первую очередь это качество, да? Вторая часть это, значит, Pirmkārt, kvalitāte, otrkārt, pieņemama cena, treškārt, atrašanās vieta. Atrodamies tuvu, tāpēc mūsu klientiem nav nepieciešams uzreiz pasūtīt veselu konteineru ar zeķiem, kas ir apmēram 250 000 zeķu pāru. Интересная такая сейчас тенденция в Европе, да, что Eiropā ir vērojama interesanta tendence. Mazais bizness, kas ir nelieli veikaliņi vai veikaliņu ķēde, meklē atšķirīgu, nevis Ķīnā ražotu, bet vietējo preci. Tieši šādi veikaliņi kļūst par mūsu klientiem. Ar lielajiem tīkliem Eiropā strādāt nevaram, jo viņiem ir citi uzstādījumi. Viņi grib daudz un lēti. Mēs to nevaram nodrošināt, tādēļ pamazām, gadu no gada, iekarojam arvien lielāku daļu mazā biznesa nišā. То есть в эту нишу мы как бы не то что заняли, а занимаем. Katram jādara tas, ko viņš vislabāk prot. Tā uzskata Vladimirs Beketovs. Tāpēc uzņēmums nodarbojas tikai ar zeķu ražošanu, to pārdošanu, uzticot citiem. Viens no viņu ilgadējiem partneriem produkcijas izplatīšanai Baltijā ir uzņēmums ar atpazīstamo zīmolu Bisoks. Viens no svarīgiem sadarbības momentiem ir, protams, tā atklātā sadarbība, ja, kad mūsu klients zina, kas ir svarīgs mums un nāk pretī tāpat kā mēs, protams, ka zinām tās nianses, kas ir ļoti svarīgas un aktuālas mūsu klientam, ja, lai viņš būtu konkurētspējīgs mūsu tirgū. Когда ты все-таки делаешь то, что ты умеешь, и то, что тебе нравится, да, то это дает больше эффект. Ja dari tikai to, ko proti un kas patīk, tas ir lielāks efekts nekā tad, ja pats dari visu. Mēs, protams, ražot, citi prot pārdot. Mēs nekad nevarētu pārdot, esam par to pārliecinājušies, jo ražošana un pārdošana ir divas pilnīgi atšķirīgas biznesa nozares. Две разные абсолютно специфики. И поэтому вот в такой сцепке Pašreizējā saķerē mums sanāk ļoti labi, un pagaidām Latvijā nevienam nav izdevies mūs pievarēt. Kaut arī mēģinājumi apturēt mūsu darbību nevien Latvijā, bet visā Baltijā ir bijuši. Taču nekas nav sanācis, neraugoties uz miljoniem, kas aiz tā visa stāvēja. Ну, ничего не получилось. Несмотря на миллионы, понимаете? На миллионы я имею в виду денег. Mēs zinām, kur mēs atrodamies. Mēs ģeogrāfiski atrodamies ļoti mazā reģionā. Un mēs ražojam, tas pats Bisoks pārdot šajā reģionā. Citos reģionos mums ir citi klienti, kas pārdod. Protams, ka mēs ļoti labi zinām, ka mūsu produkcija tiek pārdot 2, 3, pat 5 dārgāk, kā mēs pārdodam saviem klientiem. Bet mēs tāpat arī apzināmies to, ka klients, kurš pārdod tās zeķes 3 dārgāk, kā iepērk no mums, ka viņš iegulda arī naudu tādā mārketingā, reklāmā, tāpat tās tirdzniecības izmaksas, kuras mums, lai pārdotu vairumā, saviem klientiem sastāda ļoti mazu daļu no kopējām uzņēmumu izmaksām.
bet tirdzniecības uzņēmumi tās ir daudz reizes lielākas. Pērn uzņēmuma apgrozījums bijis 2,2 miljonu eiro. Šobrīd galvenais noieta tirgus ir Baltijas valstis, pēc tam nāk Krievija, kam seko Eiropa. Ir pat nācies izpildīt pasūtījumus Japānas un Peru tirgumu. Taču šobrīd, tāpat kā daudziem ražotājiem, lielu neziņu rada Krievijas un Ukrainas konflikts. Падают объемы производства, да, возникают проблемы, долго ходят деньги. Krīt ražošanas apjomi, rodas grūtības, kavējas maksājumi. Attiecības jau saglabājas, taču visas ieceres un plāni brūk. Tāpēc nākas meklēt kaut ko jaunu, kaut ko citu. Protams, tas nav patīkami. Līdz 2008. gadam strādājām mierīgi, pie mums bija nodarbināti vairāk nekā 100 cilvēku. Visi bija apmierināti. Gan es, gan kolektīvs. Ir pagājuši 6 gadi, bet mēs joprojām kāpāmies un kāpāmies. Esam noguruši. Bija cerība, ka 2014. gads būs labākais šajā periodā, bet sanāca tieši pretēji. Un priekšā arī nenoteiktība. По крайней мере, вот мы на сегодняшний день, допустим, знаем, что мы будем делать в октябре. Šodien skaidri zinām, ko darīsim oktobrī, bet pirms 6 gadiem mēs būtu skaidri zinājuši, ko darīsim jau nākamā gada oktobrī. Šobrīd varam sastādīt prognozi mēnesim, varbūt 2 uz priekšu. Pamazām pie tā pierod, taču tā nav laba tendence. Kaitinoša. Вот это вот раздражает. Нет, почему? Я думаю, что будет, просто немножко затянулось. Nē, kāpēc? Viss būs kārtībā, tikai nedaudz ir ievilcies. Tā jau parasti ir. No sākuma slikti un slikti, tad atkal labi. Vajag nepārtraukti darboties, turpināt censties darīt iesākto, un viss būs labi. Все равно будет хорошо. Надо все время верить, что будет хорошо. Vladimirs Beketovs uzaudzis šajā mājā, tālajā Sahalīnā, Krievijas austrumos, līdzās Japānai. Taču viņa dzimtas saknes meklējamas Latvijā. Vecmāma no Saldus, vecais tēvs no Limbažu rajona. Когда нашей стране дали свободу в 18 году, Kad mūsu valsts 18. gadā ieguva neatkarību, sākās pārmaiņas. Visi komunisti devās prom uz Krieviju, bet visi tie, kas nebija komunisti, sāka veidot jauno valsti. Mana vecmāmiņa kopā ar vectētiņu nokļuva Krievijā, un sanāca tā, ka vecmāmiņa, nonākusi tur, nezināja neviena vārda krievu valodā. Dzīves līkloči aizveda ģimeni līdz tālajai Sahalīnai, kur piedzima Vladimirs. Mamma vienmēr gribējusi atgriezties Latvijā. Pēc skolas beigšanas 16 gadu vecumā Vladimirs to izdarīja. Sevi īsti nezināmu iemeslu dēļ viņš izvēlējies studēt trikotāžas ražošanas specialitātē un pabeidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Labākajiem studentiem tolaik bija iespēja tikt pie vietas slavenajā zeķu fabrikā Aurora, taču Vladimiram bija lielas grūtības vienā no mācību priekšmetiem – zinātniskajā komunismā. Tāpēc viņa labāko studentu sarakstos nebija. Nācās piepelnīties par krāvēju kādā veikalā. Taču, pateicoties liktenim, viņš Aurorā tomēr nonācis. Mani ievēroja. Tāds dīvains krāvējs. Pārāk labi strādā, nedzer, nekaujas, visu izdara laikā. Tajā laikā bija produktu deficīts un daudz ko noteica pazīšanās. Veikala vadītāji bija labos draugos ar šīs fabrikas direktoru, un mani ar viņu iepazīstināja. Kad viņš uzzināja par manu izglītību, viņš zvanīja uz Vieglās rūpniecības ministriju un teica, ka viņam nepieciešams šis jaunais speciālists. Tā mani burtiski 3 dienu laikā pārformēja. 1995. gadā, kad Aurora tika privatizēta, Vladimirs nodibināja savu uzņēmumu – Siapingons. Pēc 7 gadiem tajā sāka strādāt Sandra, kas no Vladimira jau reiz bija saņēmusi piedāvājumu šeit strādāt. Vēlāk abi apprecējušies. Dzirdot jautājumu, vai Sandrā sākumā viņš saskatījis labu darbinieci vai ko citu, Vladimirs samulst. Vispirms jau redzi cilvēku kopumā. Tās nebija atsevišķas pozīcijas, ko viņā saskatīju. Domāju, ka neesmu kļūdījies.
Ну, в общем-то, наверное, не ошибся, мне так кажется. Lai arī Vladimirs Beketovs šo nesauc par ģimenes uzņēmumu, šeit strādā viņa sieva, brālis, arī viens no dēliem. Interesanti, ka arī uzņēmuma nosaukumu Pingons neapzināti radījis viņa jaunākais dēls, tolaik 4 gadu vecumā. Ну и как все дети, они же что-то рисуют. А он у меня такой был немножко интересный такой человек. Kā jau visi bērni, arī manējais zīmēja. Viņš pie sevis visu laiku atkārtoja. Pingoniņš, pingoniņš, pingoniņš. Tā viņš bija nosaucis paša uzzīmēto cilvēciņu ar lielām ausīm. Kaut kas līdzīgs citplanētietim. Kad veidojās uzņēmums, man radās vēlme nosaukt uzņēmumu tieši šajā vārdā. Pakonsultējos ar pārējiem. Šķita, ka tas varētu nest veiksmi. Sanāk, ka neesmu kļūdījies, jo šis zīmols pastāv joprojām. То есть эта марка, она существует, имеется в виду пингончик, вот. Lūk, šis mazais cilvēciņš, kur uzzīmēja mans dēls. Это он его нарисовал. Ну и, может быть, благодаря ему... Varbūt pateicoties viņam, šis uzņēmums darbojas jau 20 gadus. Līdz tam, no 89. līdz 95. gadam, es vadīju 4 vai 5 kompānijas, un tās visas nebija diezko veiksmīgas. Bet šajā lūk, vairāk vai mazāk, viss ir normāli. Они все были такие не совсем успешные, а вот здесь вот более-менее нормально. Vladimira un Sandras meita Aleksandra trenējas basketbolā. Viņas komandas biedrnēm paveicies. Aleksandras vecāki specializējas arī sporta zeķu ražošanā. Jau 2 gadus Sijā Pingons sadarbojas ar Latvijas Basketbola savienību, nodrošinot jauniešu izlases ar zeķiem. Tāpat turpinās veiksmīga sadarbība ar Lietuvas sporta preču ražotāju Audimas. Pastāvīgi piegādājam Audimas zeķus. Un Audimas bija piedalījušies konkursā un valsts iepirkumā un piegādāja formas tērpus Lietuvas izlasei Londonas olimpiskajās spēlēs. Nu, un tāpēc mūsu zeķis arī turp aizgāja. Un kad mūsu darbiniekiem bija baigais prieks par to, viņi nāca viens otram un teica, tu zini, ka mūsu zeķis brauc uz Londonu uz olimpiskām spēlēm. Prieks! Viņu ražoto iecienījuši valsts policijas darbinieki, karavīri un robežsargi. Sadarbība ar bruņotajiem spēkiem notiek nevien Latvijā, bet arī Igaunijā, Somijā, Beļģijā un Nīderlandē. Uzņēmums varētu dubultot ražošanas jaudu, taču šobrīd priekšroku dod kvalitātei, nevis kvantitātei. Daudz zeķu, daudz cilvēku un ļoti redzīgas acis, es skatos. Jā, mēs esam nonākuši gatavās produkcijas iecirknī, kur nonāk arī visa mūsu saražotā produkcija un notiek gatavās produkcijas šķirošana, kvalitātes kontrole. Katra zeķīte rokām. Tas ir īsts roku darbs. Katru šķirotāju ņem rokās katru pāri un pārbauda, lai nav nobrucis veldziņš, lai kāds izirs diedziņš. izirs diedziņš. Būtībā tas notiek arī ar visparastākajām, vienkāršākajām, lētākajām zeķītēm? Jā, kvalitātes kontrole ir vienāda visām zeķiem. Teju katra ražotāja sapnis ir automatizēt visu ražošanas procesu. Taču ne šajā uzņēmumā, stāsta Sandra, norādot, ka cilvēkam šeit ir lielākā vērtība. Pirms krīzes gados strādājuši 120 speciālisti, šobrīd 75. Lielas korekcijas, kā jau visur ieviesa 2008. gads. Сначала мы не верили, что, в общем-то, кризис как таковой случится, да. Ну, когда мы перестали, в общем-то, No sākuma neticējām, ka būs krīze. Kad pārtraucām darbu, gaidījām, ka krīze drīz beigsies. Kādu gadu, teiksim tā, kamēr bija nauda. Cilvēkus neatlaidu, bet tad sanācām visi kopā un vienojāmies. Kurš var, paliek, kurš nevar, lai iet prom. Tie, kuri varēja, palika ar cerību, ka nākotnē būs labāk. Un viņi strādā uzņēmumā vēl šodien. Būtībā mēs esam visi kopā viena tāda liela komanda, ja, kur katrs savā mazajā lauciņā ir tāds kā speciālists. Un tā, ka mēs esam visi kopā, tad
mēs katrs zinām, ko dara pārējie. Un līdz ar to, ka tu dari savu darbu, un jau šeit vienalga tev ir domas par to, kā tālākajā posmā varēs pārējie strādāt ar tavu gara darbu. Un līdz ar to mēs varam skatīties uz tām visām sarežģītajām adīšanas iekārtām, ja? Bet tas vienalga, tas ir tāds, katrs artikls, kas ir šajā ražošanā, viņš ir tiešām tāds dvēseles darbs, kur savu darbu iegulda gan tehnologs, gan galvenais mehāniķis, gan Vladimirs, gan, protams, ka klients. Ja? Un tikai visi kopā darot, var sanākt kaut kas tāds smuks. Nākamgad uzņēmums svinēs 20 gadu jubileju. Uz jautājumu, ko viņš darītu, ja viss būtu jāsāk no jauna, Vladimirs nevilcinoties saka, ka nemaz nesāktu. Viņš uzskata, ka ražošana nav biznesa. Citur naudu var nopelnīt labāk. Всю свою жизнь потратить, чтобы что-то добиться, а чего добиться непонятно. Visu dzīvi centies kaut ko sasniegt, bet ko īsti nav skaidrs. Ražotnes attīstībā tika ieguldīta milzu nauda, un, lai to atpelnītu, nepieciešami vismaz 10 gadi un stabilitāte. Nebūs stabilitātes, nebūs arī ražotnes. То есть многие, которые смотрят на нас, они хотели бы этим заняться. Daudzi uz mums skatās un prāto, ka arī varētu ražot zeķes, bet šodien tas vienkārši nav iespējams. Tie, kuri ir uzsākuši, agri vai vēl nonāk pie jautājuma, kāpēc mēs vispār ko tādu sākām. Ir vienīgas galvas sāpes, bet ienākumu nekādu. Nezinu, varbūt pastāv veids, kā vienkāršāk pelnīt naudu. Te ir tā, ja grib pelnīt, tāpat vien nesanāks. Ir jāiegulda gan dvēsele, gan laiks, gan nauda. Но самое интересное, что даже если ты все продашь, ну а что делать с деньгами? Ja visu pārdot, ko iesākt ar naudu? Потратить на что? Iztērēt? Опять станки, Kur? начнем всё заново. Nopirkt iekārtas un atkal sākt visu no gala un darīt to, ko proti? Ну как? Столько Tik daudz много apēst nav денег. iespējams. Ko vēl cilvēkam vajag? Nezinu. Что еще надо? Ko citu? Ja neko citu Какой neprot. другой? А если больше ничего и не умеешь? Учиться? Mācīties. Gala rezultāts būs tieši tāds pats. Atkal būs galvas sāpes, būs jāmācās peldēt kā zivī, jāmeklē kontakti, jauni partneri, jauni klienti. Un nav teikts, ka tas viss izdosies. И не факт, что ты достигнешь, потому что мы, в общем-то, в этом периоде переживали. Mēs šajā periodā esam pārcietuši 3 krīzes, ko līdz sasniedzam noteiktas virsotnes, agri vai vēlu piespiedu kārtā nonākam atpakaļ nulles punktā. Происходит какое-то обнуление, то есть у тебя просто отбирают. Но по носкам получается, что в любые... Tomēr ar zeķiem ir tāpat kā ar maizi. Pieprasījums pēc tām būs vienmēr, neraugoties uz krīzēm, revolūcijām vai ko citu. Tāpēc pasēdēsim un nogaidīsim. Ja krītumi turpināsies, pacelsim cenas, vai tieši pretēji, samazināsim, bet zeķes turpināsim ražot, jo tās cilvēkiem ir vajadzīgas. То через год, допустим, ну, поднимем цены или, наоборот, сбавим. Но все равно будем опять торговать носками, потому что они людям нужны. Cik ikdienišķi ir zeķe, tik ikdienišķas arī problēmas. No Sahalīnas ierodoties Latvijā, Vladimirs piedzīvoja nabadzību. Toreiz ģimenei nepiederējis nekas. Šogadu laikā problēmu kā dzīvēte arī biznesām nav trūcis. Tomēr ar tām ir jāsadzīvo. Tās Vladimirs salīdzina ar labu dzērienu. Почему на выходные любим немножко выпить, правильно? Kāpēc cilvēkiem dažkārt brīvdienās patīk nedaudz iedzert? 100 grami labi dzērieni nekad nenāk par ļaunu. Pareizi? Toties jautrība garantēta. Tāpat ir arī dzīvē un biznesā. Tonusam. Чтобы в тонусе, но не сильно.